Sveikas lauvas maijā skatīsim, ko lauvu enerģija piedāvā taro. Maks. Taro saka, ka lauvas būs ļoti profesionāli, ļoti izdarīgi, ļoti apņēmīgi, ar vēlmi kustināt pasauli, kustināt savu varēšanu, mācīties, rādīt, demonstrēt, būt pārliecināti paši par sevi. Tāda vienpersoniska enerģija, kur cilvēks ļoti daudz koncentrējas uz savām mākām un saprot, ka šo pasauli šajā mēnesī es varu ievibrēt tieši tā, kā es vēlos. Un neviens cits man viņu neveidos tādu, kā es gribu, jo neviens jau cits arī nezina, kādu es gribu. Jā, liela apņēmība, varēšana ietekmēt daudzas lietas, bet tad ir jāķeras pie lietas. Jāķeras un jāsaprot, kas ir tie jūsu rīki, ar kuriem jūs vislabāk mākat, vesela plejāde šo rīku ir, ar kuriem jūs vislabāk darbojaties, un kas ir tas veids, ko jūs apzināt vislabāk, kur jūs mākat vislabāk. Ja? Tad maks var arī mazlietiņās manipulēt ar apkārtējiem cilvēkiem, pārsteigt viņus. Jā, magam ir dažādas prasmes, jūs jau zināt, kā maks rīkojas. Ja? Viņš māk no melna cilindra, ko tur izvilkt trusīti. Darbs. Ko darbs sola lauvām? Darbā, es teiktu, ir daudz plānošanas, daudz jaunu sapņu, daudz jaunu ieceru, arī lidināšanās pa gaisu, arī tādas ieceres, ko man ir grūti saķert, ko es īsti vēl nevaru saprast. Tātad tā ir tāda ilgtermiņa plānošana, kur es vēl nezinu, kā es to pievilkšu pie zemes. Redziet, kārtas zvaigzne ir diezgan nereāli. Jūs jau zināt, kā mēs sacīt, es tev zvaigznes nonesīšu no debesīm. Kurš tad ir nonesis te tagad vēl viņi? Ja? Tad tas ir tas, ko mēs sapņojam, ko mēs gribam, ko mēs vēlamies, un ir īstais laiks saprast, ko es patiesi vēlos savā darbā. Un tad jau lēnā garā ar savu magu kopā mēģināt to lēnā garā apjaust. Vispirms apjaust, tad sarakstīt, tad saprast, kāda ir vajadzīga resursa un tā tālāk. Tad, kad tur ir vajadzīga jau ļoti, ļoti praktiska pieeja. Zvaigzne tikai domā par nākotni. Tāpat tās var būt kaut kādu kursu vai mācību apmeklēšanu, kur jūs patiešām tā plašā jaudīgā veidā saprotat kaut ko jaunu, profesionāli, vai arī iegūstat sev vienkārši kā cilvēkam tādu zināšanas vērtīgas. Privātā dzīve lauvām. Lauvām gaidām kaislīgs mēnesis, daudz kopīgu mirkļu, kopīgu brīžu kopā ar mīļoto cilvēku. Ļaujieties tam. Veidojiet to. Ja tā nav, jūs teiksiet, nē, tā nekas tur nebūs, viņš strādās, es tur ar bērniem skriešu. Tad ieplānojiet to, tad dariet to, jo kosmos faktiski ir atvērts tam, lai jūs būtu kopā ar savu partneri un ievērojami uzlabot savas attiecības. Jā, teikt mīļus vārdus, dāvināt ziedus, mācēt apģērbties mazliet labāk, lai tavs partneris ir iepriecināts, ne tikai tad, kad tu dodies uz teātri, bet arī tad, kad jūs esat mājā, divatā. Tā būtu svarīga tēma. Un tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, arī, protams, absolūti lieliski kārts, kausu bruņinieks ir tas, kas sola romantiku, taureņus, vēderā prieku, sajūtu, ka tas ir tas īstais, un arī vajadzēšanu teikt labus vārdus, būt atvērtam, būt dāsnam, būt klātesošam un laipnam pret citiem cilvēkiem, kas arī sola tādā veidā attiecības. Un padoms lauvām. Cik skaista kārts, kas, protams, runā par apvienošanos profesionālā grupā, ja? Bet paskatieties, pat apvienojoties profesionālā grupā, jūs varat darīt absolūti lieliskas, brīnumainas un skaistas lietas. Paskatiet apkārt, vai jums ir vienam pašam visu laiku jāstrādā. Iedvesmu var smelties no savējiem. Tā kā pavērojiet savējo tuvākās vidas darbošanos, un tas nesīs visdrīzāk iedvesmu. Uz tikšanos atkal!